Pēc šī lekcija mamos dabūnes saka, man vārds Kumosiņš. Esmu ēdusi gaļu, visādas gaļas, bet tavu gaļu ēdīšu pirmo reizi savā mūžā. Lakstīgala paredz nāvi savā priekšacīm, tādēļ tā ātri apķers sacīdama, vai tik karta būšu nezinu, bet teikšu to, ko esmu piedzīvojusi un pati savām acīm redzējusi. Skat kūmiņi, pēni vilks, tavs krustāvs noķeris manu māsas dēlu, un ko viņš atrada. Gaļa tik liesa un negaršīga, ka nekur likt, ko tur teikt. Mēs ar to mūžīgo dziedāšanu nodedamies, ka kaulu nāda vien. Tādēļ, ja gribi patiesi kādu kumosu dabūt, pabaro mani līdz rītam naktu rumbā. Lapsa ļaujas ieteikties un dara kā mācīts, bet Lakstīgā, kamēr lapsa vienā rumbas galā gaida, spurr otrā rumbas galā un lemdzēn pievilkā tik zokalīgi, ka šī nodus man drīz vienā galā, drīz otrā, bet ķēr nokčigā rumbas, spurr un Lakstīgā jau veiklē. Tagad es jums pastāstīšu stāstu par manu skolotāju. Toreiz viņa mācījās vidusskolas 11. klasē. Dziesmu un deju sākās viņa nepiedalījās pirmo reizi. Taču tā bija pirmā un līdz šim vienīgā reize, kad viņa dejos piedalījās kā dejotāja. Deju kolektīvs bija gājis cauri visai gājēju sagatavošanās posmam, lai visi kopā ar smaidu un skaistam tautas piedalītos dziesmu un deju svētkos. Pienāca ģenerāla mēģinājuma diena, un jau pirmajā rīta mēģinājumā mani skolotāji nejūtās visai labi, tādēļ paudzes starp dejām viņa pamatiek guļot. Vēlāk saprata, ka saula un stiprās lietuvgāvas mēģinājumos ir darījušas savu, un viņai ir paaugstināta temperatūra, taču tas nebija šķērslis dziesmu un deju svētkiem. Jau vakarā skaista saulcēta atrastos starp vairāk nekā 15,000 citu dejotāju no visas Latvijas. Temperatūra bija augsta un dejojot pēdējo deju, viņa saprata, ka knapi turas uz kājām, tādēļ savu deju partnerim teica, lai turot viņu cieši, citādi kritīšot. Jūs jau zināt, ja dejotājs uz augumiem nokrīt, viņš izjauc visu skaisto dejas rakstu, taču tā nenotika. Viņa bija lieliska dejotāja un lieliski mācīja sevi neskatītāji priekšā, kas bija sliktēji pašsmiltēji. Un pēc tam viņa steigšas ar visu tautastāvu devās uz aptieku pēc zālēm, lai nodejot vēl rotas dienas noslēguma koncertu. Un tagad anekdoti sarunājas vecmāmiņa ar mazmeitiņu. Ja tu katru dienu cītīgi spēlēsi violi, no manis saņemsi 1 eiro, bet tomīgi, kaimiņiena piesolīja 2 eiro, ja es vispār nespēlēšu.